Labdien vēlreiz! Es ļoti atvainojos par iepriekšējiem tehniskiem traucējumiem, kas mums notikušies. Bet tad cerams, ka šoreiz mēs tiksim galā bez starpgadījumiem. Un tad mēģināsim šorīt šajā webinārā apspriest visas mācību, sociālās un pilsoniskās mācību jomas pamatkursus, tātad visus abus divi. Un tātad, jā, es vēlreiz, mans vārds ir Ansis Nudienis, un tad šodien mēs runāsim šodien es gribētu ar jums pārunāt vairākas lietas. Pirmais, es gribētu izrunāt to attīstību, ja kādi kursi ir paredzēti sociālā un pilsoniskā mācību jomā. Tad es ar jums gribētu parunāt vairāk par sociālās zinības un vēsture, pamatkursa saturu un mācīšanas pieeju, un arī par vēsturi un sociālās zinātnes vienas saturu un mācīšanas pieeju. Un tad pašās beigās es gribētu arī ar jums aprunāties par to, kā tad iesākt jauno mācību gadu, jeb varbūt nedaudz vairāk ieskatīties tieši abu šo kursu pirmajos tematos, jeb tas ar ko tad varētu sākt darbu tieši septembrī. Lūk. Ja mēs skatāmies, tad pirmais pēc plāna ir par kursu attīstību un par kursu struktūru sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. Un šeit es gribu norādīt, ka ir iespējami divi tā dēvētie pamatkursi. Mēs iekšēji viņus dēvējam par lielo pamatkursu un mazo pamatkursu. Lielais pamatkurs būtu vēsture un sociālās zinātnes vienas, savukārt mazais pamatkurs būtu sociālās zinības un vēsture. Lielais vai mazais, tas ir atkarīgs no tā, cik katram kursam ir paredzētas stundas un cik plaši ir šie kursi. Kursā sociālās zinības un vēsture ir paredzēts izpildīt sociālās un pilsoniskās mācību jomas vispārīgā līmeņa sasniedzamos rezultātus no standarta. Un savukārt vēsture un sociālās zinātnes vienas tad, no šī paša standarta, bet optimālā līmeņa sasniedzamos rezultātus ir paredzēts izpildīt. Atšķirības starp šiem kursiem, kā jau es teicu, ir apjomā, ir neliela atšķirība saturā, ir daudz līdzības saturā, bet ir arī, protams, atšķirības saturā. Atšķirības šiem kursiem arī ir tas, kādas, tā lai nesakoties, kādas durvis šie kursi paver vai nepaver skolēnam. Tātad, ja mēs runājam par to tā dēvēto lielo pamatkursu, ja vēsture un sociālās zinātnes vienas, tad šis pamatkurs ir paredzēts tādos gadījumos, ja skolēni ir izvēlējušies izvēļu grozus, kuros ietilpst kāds no sociālās un pilsoniskās jomas padziļinātajiem kursiem. Tātad vai no sociālās zinātnes 2 vai vēsture 2. Līdz ar to šis lielais pamatkurs tad būs pamatīgāks un sagatavos skolēnus, lai varētu mācīties šos divus, vienu no diviem vai abus padziļinātos kursus. Savukārt sociālās zinības un vēsture, šis pamatkurs visticamāk būs tiem skolēniem, kuri vairāk nevēlēsies savu nākotni saistīt ar sociālo un pilsonisko mācību jomu vai ar šiem priekšmetiem. Līdz ar to šajā gadījumā, piemēram, būtu vērts pateikt, ka ir ļoti iespējams, ka šis mazais pamatkurs būs ļoti populārs starp dažādām profesionālās izglītības skolām, kur skolēniem ir
diezgan liela slodze ar saviem profilējošiem priekšmetiem un kursiem. Vai arī šīs kurss būs tiem skolēniem, kuri būs izvēlējušies kādu no dabas zinātņu padziļinātiem kursiem, no dabas zinātņu groziem, jo, tā teikt, dabas zinātņu apgūstot optimālajā līmenī, dabas zinātnes prasa pārāk daudz laiku, lai varētu ielikt iekšā arī lielo vēsturi un sociālās zinātnes kursu. Līdz ar to tādēļ visticamāk, ka tie bērni, kuri mācīsies dabas zinātnes, tie izvēlēsies šo mazo pamatkursu. Bet izvēloties vienu vai otru pamatkursu, tas nekādā veidā tiltus nenodedzina, jo, protams, pastāv iespēja, tas ir skolas iekšējais jautājums, kā skola ar to tiek galā, bet, ja vien skola to var piedāvāt, noteikti pastāv iespēja arī, ka skolēni pie konkrētiem individuāliem noteikumiem pāriet no viena kursa otrā un vai apstājās un neturpina mācības, vai tieši otrādi saprastami, ka ar mazo pamatkursu ir pa maz un grib mācīties vairāk, turpina mācīties arī, lai varētu apgūt lielo pamatkursu. Un pēc tam arī varbūt padziļinātos kursus. Līdz ar to tādu tiltu dedzināšanu šajos kursos īsti nav, bet tas dalījums ir šāds. Jā. Vēl es gribētu arī atzīmēt, ka abi šie kursi, gan viens, gan otrs, ir izteikti integrēti kursi. Par tiem tajā brīdī, kad mēs vairāk runāsim par saturu, tad es mēģināšu ilustrēt, ko nozīmē šī integrācija, bet līdzīgi kā es esmu pārliecināts, ka jūs jau esat iepazinušies ar mūsu sasniedzamiem rezultātiem standartā, vidējās izglītības standartā. Līdz ar to tad tur var redzēt, ka šie sasniedzamie rezultāti ir ļoti kompleksi un arī diezgan plaši un vispārīgi. Un līdz ar to, tad, lai šo sasniedzamo rezultātu sasniegtu, bieži vien nākas to aplūkot no dažādiem skatu punktiem, no dažādām prizmām. Un tad, līdz ar to tad arī šis kurs, abi šie kursi ir sevi ietver gan vēsturi, gan politiku, gan tiesības, filozofiju, ekonomiku. Tas atskaites punkts ir sabiedrība un sabiedrības norises, un tad no šiem dažādiem skatu punktiem, kā tad mēs uz šo sabiedrību varētu raudzīties un šīs norises sabiedrībā skaidrot. Līdz ar to tad, bet mēs vēl pie šīs integrācijas un kopīgā pie šīs integrācijas vēl atgriezīsimies. Lūk. Nākamais, es jau iepriekš minēju par to, ka abi šie kursi, tā dēvētais mazais pamatkurs un lielais pamatkurs, abi atšķirās ar stundu skaitu. Un tad tā dēvētajam mazajam pamatkursam ir paredzēts 140 stundas un lielajam 245. Un tas ir, šie skaitļi ir norādīti visam kursam kopumā. Un tas ir skolas izvēle, kā skolā tiek saplānots, cik gados šis kurs tiek viens vai otrs, cik ilgi šis kurs tiek mācīts. Tas var būt intensīvāk, tas var būt mazāk intensīvi, bet ir norādīts kopējais kursa stundu skaits. Labi. Tālāk par pašu programmu. Tātad šīs programmas paraugi sociālā un pilsoniskajā jomā, šie paraugi ilustrē to, kā mēs no Skola 2030 un mūsu autoru kolektīvs, kā mēs esam iztēlojušies, kādā veidā ir iespējams sasniegt šos sasniedzamos rezultātus, par kuriem es iepriekš jau esmu runājis. Līdz ar to tad šīs programmas sevī, šajās programmās ir visas vajadzīgās sastāvdaļas, lai jūs
varētu redzēt to es gribētu tēlēni izteikties kā tāda ceļa karti, kā tad nonāk pie šiem sasniedzamiem rezultātiem. Bet es gribu arī uzsvērt to, ka ka mūsu izglītības sistēmā vienīgais obligātais dokuments, kam ir jāsako, tas ir izglītības standarts līdz ar to un sasniedzamie rezultāti. Līdz ar to šī programma ir mūsu piedāvājums, mūsu redzējums, kā tikt līdz šiem sasniedzamiem rezultātiem. Bet šī programma nav obligāta un brīvi skolotāji ir aicināti vienalga, vai to vēlas. Ja nevēlas, var turpināt un mācīt ar šīm programmām, kas mums kā paraugi ir piedāvāti, bet ja ir vēlme, tad droši tur var izdarīt izmaiņas, uzlabot un mainīt piemērus un tā tālāk. Līdz ar to tad šīs te programmas, kā jau es teicu, šis ir programmu paraugs. Bet es ticu, ka dažādās skolās būs dažādas pieejas un dažādas intereses. Lūk. Un šīs programmas jūs varat atrast mūsu krātuvē, un jūs redzat ekrānā šo saiti, tātad mape.skola 2030.lv. Tad jūs atradīsiet šīs programmas. Viena piebilde, ka mūsu krātuvē un vispār mūsu tanī, ja mēs pakāpjamies nedaudz atpakaļ uz šo te struktūru, tad jūs redzat, ka arī 4. līdz 6. klasē ir priekšmets, kurš saucās sociālās zinības un vēsturi, un tad arī pamatkurs ir sociālās zinības vēsturi. Lūdzu, neapmulstiet tanī brīdī, ka jūs nonākat krātuvē un meklējat šo priekšmetu sociālās zinības un vēsturi, tad tas ir tieši šīs te vidusskolas pamatkurs, jo pamatskolas priekšmetu programma ir kopējā sociālo zinību programmā iekļauta. Līdz ar to tā ir tāda mans ieteikums, mana piezīme, lai jūs neapjuktu krātuvē, jo tie priekšmetu nosaukumā ir līdzīgi un atkārtojas. Tā, labi. Viena lieta, par ko es šodien gribētu parunāt, un šis ir šeit jūs attēlā redzat tā dēvēto temata ietvaru, programmai. Tad ar katram tematam pirmajā lapā jūs redzēsiet šādu te tabulu. Un šai tabulai ir vērts pievērst uzmanību, jo principā šī tabula, iespējams jūs atceraties, mēs esam iepriekš runājuši par to, ka mēs sakam, ka mūsu izvirzītie sasniedzamie rezultāti ir kompleksi sasniedzamie rezultāti, kur sastāv no dažādām sastāvdaļām, dažādām daļām. Un tur ir gan zināšanas, gan prasmes, gan ieradumi. Līdz ar to tad šī tabula, kas sastāv no 5 sastāvdaļām, parāda šo kompleksumu. Tad, ja jūs skatāties sadaļā ziņas, tad tā ir tā faktoloģiskā informācija, jeb tas saturs, kuru jūs gribētu, lai skolēni apgūst šajā tematā. Un šis konkrētais temata ietvers nāk no tā dēvētā mazā pamatkursa, pirmā temata sociālās attiecības un identitāte. Tad, ja jūs paskatāties šo ziņu sadaļu, jūs redzat, kas skolēnam būtu no šī visa jāiemācas. Tie ir tādā zināšana un izpratnes līmenī. Ja mēs skatāmies prasmi sadaļu, tad prasmi sadaļa parāda to, kas ir tās prasmes, ko jūs skolēnam mācot šo tematu, ko jūs skolēnam īpaši uzsvērsiet. Tātad mēs kā autori esam izvirzījuši, piemēram, šajā tematā 4 prasmes, uz kurām mēs ļoti cītīgi esam paredzējuši strādāt šī temata ietvaros. Un
Un tad jūs arī redzat, kādi ieradumi, mācoties, kādi ieradumi skolēnam veidosies. Nu, gan apgūstot saturu, gan arī mācoties prasmes, tad skolēns sevī veido zināmas ieradumus. Nu, un tad pašās beigās esam nonākuši pie sadaļas kompleksais sasniedzamais rezultāts. Un kompleksais sasniedzamais rezultāts tad jums parāda, kādā veidā jūs varat novērtēt, kādā veidā skolēns demonstrēs to, ka šie sasniedzamie rezultāti, ka viņam ir gan šīs zināšanas, gan arī šīs prasmes, ko jūs tematā esat vēlējies iemācīt. Un šeit ir ļoti būtiski pievērst uzmanību tādam momentam, ka prasmi sadaļa un kompleksā sasniedzamā rezultāta sadaļa ir savā starpā ļoti cieši saistītas. Jo tajā brīdī, kad jūs meklēsiet kādus pierādījumus, tad mums kā skolotājiem ir jāmeklē pierādījumi par to, ko mēs tieši šajā tematā esam mācījuši. Nevis par citām lietām, bet tieši to, ko mēs esam mācījuši. Un tas attiecās gan uz ziņu daļu, gan uz prasmju daļu. Bet arī par šo vēl es šim vēl pieķeršos nedaudz vēlāk. Šobrīd, kā nākamais, es gribētu arī vēl aprunāties un iedot tādu precīzāku pārskatu par to, kas tad ir šajos tematos. Un kā jūs redzat, sākam ar mazo pamatkursu sociālās zinības un vēsturi. Un tad šajā kursā uz paredzētajām 140 stundām ir plānoti 5 diezgan apjomīgi temati, kuros tad ir dažāds saturs. Un kā jau es iepriekš minēju par tām prasmēm un komplekso sasniedzamo rezultātu, bieži vien varētu būt pat tā, ka jūs kā skolotāji izvēlaties un atlasat savu saturu, ar kuru jūs gribētu mācīt to vai citu prasmi. Bet mūsu piedāvājumā tad pirmajā tematā mēs redzam, ka tās izvirzītās prasmes mēs piedāvājam mācīt par tādiem jautājumiem, par to, ko nozīmē nacionālā identitāte mūsdienās un pagātnē. Un tas ir pārsvarā Latvijas un Latvijas vēstures piemērs. Un šeit ir tie jautājumi par to, kā ir veidojusies nacionālā identitāte, kādus pienākumus vai tiesības piešķir šī nacionālā identitāte. Un tad jautājums arī tāds interesants jautājums, kādus lēmumus cilvēki mēdz izdarīt, vadoties pēc piederības tai vai citai kaut kādai grupai vai identificējoties ar to vai citu grupu. Un tieši konkrēti šī temata ietvarā mēs gribētu aplūkot tādu jautājumu, kā Pirmā un Otrā pasaules kara laikā Latvijā cilvēku izdarītās izvēles, kuras tad cilvēki bija spiest izdarīt. Tas ir jautājums par to sadarboties vai nesadarboties ar tādu vai citu režīmu, doties vai nedoties bēgļu gaitās, iestāties armijā brīvprātīgi vai neiestāties, doties vai nedoties partizānos un tā tālāk un tā projām. Tad šādas te izvēles gan viena, gan otra kara laikā tieši Latvijā mūsu pieredze, mūsu vēsture piedāvā diezgan daudz šādus piemērus. Un līdz ar to tad šo jautājumu par to, kā mēs veidojam attiecības ar citiem cilvēkiem, mēs esam kā programmas autori izvēlējušies šo tādu ekstrēmus piemērus tieši kara laikā, kā tiek izdarīt šīs izvēles. Bet tajā pašā laikā, kā jau es iepriekš minēju, jūs kā skolotāji varat izvēlēties arī savus piemērus vai pielāgot piemērus vai tā tālāk.
Otrais temats ir par, kā jūs redzat, par vēsturisku atmiņu. Un šajā otrajā tematā mēs gribētu pievērst uzmanību tādiem jautājumiem, kā no satura viedokļa, tad, kā jūs redzat, tur ir gan Ulmaņa režīms, gan PSRS, gan arī Latvijas Tautas fronte un Latvijas neatkarības atjaunošana. Bet tas jautājums ir par to, kādā veidā tiek mūsu kaut kādā kolektīvā izpratnē par notikumiem, kādu lomu spēlē vēsture. Un tas var būt piemērs no Kārļa Ulmaņa, kā ļoti, ļoti liela tā paļaušanās uz vēsturi un vēsturi ieliekot tādā vēsturē piešķirot ļoti ideoloģisku nozīmi, tāpat kā līdzīgi kā arī PSRS, vai arī tieši pēc tieši cits piemērs no Latvijas Tautas fronts un neatkarības atjaunošanas, tad kā mēs uz vēsturi skatāmies pēc tā, ko mums tie dalībnieki stāsta, vai arī kā mēs no savas pieredzes, ko mēs it kā esam piedzīvojuši, kā mēs skatāmies uz vēsturi. Līdz ar to tad, šādi jautājumi šajā tematā. Bet saturiski, jā, tur ir šie trīs lielie satura loki. Kas attiecās uz trešo tematu, valsts pārvaldīšanu, tas ir izmantojot Latvijas valsts piemēru, ir mēģinājums izskaidrot, kādā veidā šī valsts tika radīta, kāpēc šī valsts tika radīta, kādi ir tie vēsturiskie apstākļi, kādēļ šī valsts tika radīta, un arī kā mūsdienās šī valsts realitātē darbojās. Un tātad savukārt, ceturtajā, kā jūs redzat, šis ceturtais temats vairāk veltīts tādiem jautājumiem kā starptautiskās attiecības, globalizācija, bet tad sevī tas ietver gan vēsturisko situāciju, atskaites punkts ir mūsdienas, kāda ir tā kāds ir tas starptautiskais politiskais klimats mūsdienās, pasaulē un Eiropā, tad kāpjoties atpakaļ, kā tas vēsturiski ir veidojies un kāda ir bijusi Latvijas loma un nozīme šajos notikumos, šajos vēsturiskajos notikumos. Un savukārt piektais temats ir vērsts uz to, kādā veidā ko cilvēki var darīt, lai veicinātu savu labklājību un attīstītu uzņēmēju darbību. Lūk, tad tas būtu tāds ļoti ātrs pārskats par to, kāds tad ir saturs šajā kursā. Un kādēļ es to visu minēju, es gribēju parādīt to, ka šie 5 tematu nosaukumi ir kā tāda liels problēma jautājums vai liels, gribētos teikt, fenomens, kuru var apskatīt no dažādiem skatu punktiem. Un līdz ar to tad ne tikai no politikas, vai ne tikai no vēstures, vai ne tikai no filozofijas, bet, lai saprastu šo problēmu, būtu jāskatās no visām pusēm, no dažādām prizmām. Līdzīgi es varu arī piedāvāt šādu pārskatu par saturu arī otrajā, tā dēvētajā lielajā pamatkursā. Un kā jūs redzat, tur ir viens temats vairāk. Un saturiski, ja mēs skatāmies uz tiem satura uzsvariem, tad tur jau ir redzams arī atšķirības, un ir arī atšķirības par to, cik daudz piemēru tiek piedāvāt, lai aplūkot kādu problēmu. Ja runāju, man liekas, man šķiet interesanti pievērst uzmanību tieši pirmam jautājumam, pirmajam tematam, ja mazajā kursā tur vairāk tikai par to, kā cilvēku rīcību
Nu jā, šeit pirmajā tematā šie identitātes jautājumi ir apskatīti plašāk un vairākas identitātes tiek aplūkotas. Gan reliģiskā, gan nacionālā, gan dzimuma identitāte un dzimuma lomas nozīme. Piemēram, šī temata ietveros tiek pievērsta uzmanība arī tieši sieviešu tiesību jautājumiem Latvijā 20. un 30. gados un arī padomju periodā. Līdz ar to, tad, manuprāt, interesants jautājums, par kuru kam vairāk pievērst uzmanību, mācot ne tikai vēsturi, bet arī, protams, politiku, filozofiju. Lūk. Vēl atšķirība, piemēram, no mazā pamatkursa, par ko es iepriekš minēju, ir trešajā tematā, kur, ja valstiskuma rašanos un valstiskuma attīstību tādā teorētiskā plāksnē vairāk ilustrē tikai ar Latvijas piemēru, tad šajā pamatkursā šī ilustrācija ir daudz plašāka un ilustrācijai tiek izmantot piemēri gan no antīkās valstis, piemēram, senā Grieķija un senā Roma, un arī viduslaiku valstu un mūsdienu demokrātisko valstu piemērus. Un kā jūs redzat, piemēram, trešais temats ir demokrātiskas valsts pārvaldīšana, tad šeit tieši tas uzsvars ir nevis vispār uz to, kādas ir valsts vispār, bet ko nozīmē demokrātiska tradīcija un kā šī demokrātiskā tradīcija ir attīstījusies laika gaitā. Un arī, protams, tad mūsdienās, kā izpaužās šī demokrātiska pārvalde, kādas ir demokrātiskas pārvaldes iezīmes. Savukārt, otrajā tematā, kā tāds vadlīnija ir šajā gadījumā, ja iepriekš tas bija stāsts vairāk par kolektīvo atmiņu un par vēsturisko atmiņu, tad šeit vairāk ir stāsts par to, kādā veidā vispār var izmantot vēsturi. Viens ir mācīt vēsturi, viens izmantot ideoloģiskajām vajadzībām, bet arī šīs temats pievērš uzmanību tādam jautājumam, kā vēsture tiek komercializēta un kā mēs varam redzēt sabiedrības izpratni par vēsturi no dažādām no video spēlēm, no TV seriāliem, no mākslas filmām un tā tālāk. Līdz ar to tad šis otrais temats pievērš uzmanību tam. Kā papildus temats, kas šajā kursā nāk klāt, ir 5. temats inovatīva ekonomika, kas ir diezgan vērsts uz dažādiem ar uzņēmēju darbību saistītiem jautājumiem. Tātad, kā īstenībā mēs varētu veicināt to, lai jaunieši mācoties vairāk ieinteresētos par šādu nodarbošanos un gūtu zinām pieredzi. Jāsaka jau gan, ka pamatskolā jau skolēni arī ir guvuši komercdarbības pieredzi, bet tad šeit vidusskolas posmā tad skolēniem ir iespējams to turpināt. Lūk, tad tas būtu tāds pārskats par šo te otro pamatu kursu un par tās saturu. Arī šeit, kā jau es iepriekš minēju, arī šeit saturs ir, es lietošu atkal to vārdu, integrēts. Savā starpā ir cieši saistīti gan vēsture ar politiku, gan vēsture ar filozofiju, gan tiesības ar filozofiju. Un līdz ar to šis kurs ir paredzēts kā izteikti integrēts kurs. Ja runājam tad par šo integrāciju, tad es mēģinu piedāvāt jums šādu te stilizētu apskatu, kādā veidā mēs redzam
mēs redzam kā izskatās šis temats. Jeb šajā gadījumā temats šķērsgriezumā, kur jūs redzat, ka šis tā dēvētais fenomens tiek aplūkots no visiem iespējamiem skatu punktiem. Un būtu nedaudz šī bilde izkropļot, ja kāds no skatu punktiem tiktu aizmirsts vai netiktu pieminēts pilnībā. Līdz ar to šim būtu jāpievērš uzmanība, ka šo kursu būtu vērts mācīt integrēt. Ko nozīmē mācīt kursu integrēt? Tas nozīmē, ka protams, ideālā pasaulē mēs gribētu redzēt, ka iespējams šādu kursu varētu mācīt viens skolotājs. Taču, ņemot vērā, ka šādas prakses un šādas pieredzes mums šobrīd nav, pastāv iespēja dažādi modeļi, kā šo kursu mācīt. Bet, jebkurā gadījumā, ja šo kursu māca vairāk kā viens skolotājs, tad ir ļoti, ļoti būtiski svarīgi, ka ir viens no skolotājiem, kurš uzņemās tādu kopīgu pāraudzību, jeb kopīgu, gribētos teikt, šefību par šo kursu, kurš tad atbild par to, ka visi sasniedzamie rezultāti ir noklāti, ka skolēnu darbības, kas ir vērstas uz prasmju mācīšanos, ka šīs darbības ir saskaņotas, ka vērtēšanas kritēriji, ja šo kursu māca vairāk kā viens skolotājs, tad lai vērtēšanas kritēriji skolēniem būtu saprotami, vienādi un saskaņoti. Līdz ar to tad šis integrētais kurs ne tikai integrē saturu un mācīšanas procesu, bet arī, ja to māca vairāk kā viens skolotājs, tad ļoti, ļoti būtu nepieciešama ļoti spēcīga sadarbība starp iesaistītiem skolotājiem. Skolā, kurā es strādāju, mēs esam paredzējuši, ka šo kursu mēs mācīsim 3 skolotāji. Un, ja es varētu atgriezties atpakaļ, mūsu skolā, manā darba vietā, mūsu skolas skolēniem piedāvās tikai tā dēvēto lielo pamatkursu. Un kādēļ mēs esam 3 skolotāji? Mēs esam 3 skolotāji, kuri nomināli viens ir vairāk vēstures skolotājs, tas būtu es, tad ir skolotājs, kurš līdz šim ir mācījis politiku, un skolotājs, kurš līdz šim ir mācījis ekonomiku. Līdz ar to tad mēs ar šo politikas skolotāju savā starpā vienosimies, kā sadalīt un kā mācīt tematus 1 līdz 4. Tad dalīsim un saskaņosim. Savukārt politikas un ekonomikas skolotājs savā starpā vienosies par to, kāds būtu tas veiksmīgākais veids, kā mācīt tematu 5 līdz 6, kur visticamāk tomēr tam ekonomikas skolotājiem būs vislielākā pieredze un zināšana, kā to iemācīt. Mēs vēl vietā neesam vienojušies par to, kurš tad uzņemsies to atbildību par to, kā es teicu, šo šefību, kurš uzņemsies, lai šis kurs tiešām izdotos un būtu veiksmīgs un skolēniem saprotams un pieņemams. Bet katrā ziņā tāds modelis ir paredzēts skolā, kurā es plānoju strādāt. Visticamāk, es plānoju, bet kurā es strādāju, atvainojos. Un visticamāk, ap Ziemassvētkiem, ja jūs man kādreiz noķert uz ielas, jūs varat man paprasīt, kā man ir gājis, un tad jau visticamāk, es labprāt padalīšos. Līdz ar to tas būtu tas stāsts par to, kāda ir tie iespējamie mācīšanas modeļi šobrīd, ejot uz skolu 1. septembrī. Un ļoti iespējams, ka jūsu skolās būs šī saruna gan ar mācību pārziņu, gan ar citiem kolēģiem, un gan arī pašam ar sevi. Jo es
Es zinu, ka ir ļoti daudz skolas, kurās šos priekšmetus jau tagad māca viens un tas pats skolotājs. Un līdz ar to tad iespējams dažam labam šis nebūs nekas jauns un būs jau pazīstama lieta. Bet jebkurā gadījumā visticamāk, ka mums darētu vienu sarunu pēc šī mācību gada, kad mēs varam redzēt, kā šis viss strādā un kāda ir tā kā, pirmie secinājumi. Lūk, tad tas būtu par šo integrēto kursu, bet vēlreiz es gribu atgādināt par to, kādēļ tas ir būtiski, jo kādēļ mēs šādu integrāciju esam, šo integrācijas ceļu esam gājuši, tas ir, lai pēc iespējas precīzāk raksturot, kādi ir tie notikumi sabiedrībā, kas ietekmē nākamos notikumus un kādas ir šīs cēloņu sakarības un starp dažādiem notikumiem. Un to bieži vien nevar izdarīt, ja tikai fokusējās tikai uz vienu jomu vai tikai uz vienu zinātnes disciplīnu. Līdz ar to tādēļ mēs šo kursu esam veidojuši integrētu un starpdisciplināru. Lūk, nākamais, par ko es arī gribēju runāt, un šis ir tas moments, kur es teicu, ka pievērsīsimies nedaudz tam, ar ko sākt 1. septembrī, jeb uzsākot jauno mācību gadu. Un līdz ar to es esmu paņēmis kā piemēru gan no viena, gan no otra pamatkursa šo te prasmju un komplekso sasniedzamo rezultātu sadaļas. Un, lai arī es saprotu, ka iespējams šis sakrātosotās līnijas pirmajā acu uzmetienā neparāda, liekas neizprotams. Tas, ko es vēlējos parādīt, ir tas, ka tanī brīdī, kad mēs parādām tās prasmes, uz kurām mēs gribētu virzīt, lai skolēni mācās šajā konkrētajā tematā, tad tanī brīdī, kad mēs arī esam izvirzījuši šo komplekso sasniedzamo rezultātu, šīs prasmes principā tieši tāpatās parādās arī kompleksajā sasniedzamajā rezultātā. Līdz ar to es ceru, ka es ļoti ceru, ka es neesmu kļūdījies domādams, ka var saskatīt to līdzību ar tām krāsiņām, ka tās krāsiņas ilustrē to, ka viena lieta parādās otrajā. Lūk. Kādēļ es šo gribēju parādīt? Es gribēju parādīt tādēļ, ka bieži vien saturs dominē par mācību procesu mūsdienu. Es varu teikt vairāk vai mazāk tikai par vēsturi, bet šajā gadījumā tas saturs, jeb tie piemēri, vai tas ir Otrā pasaules kara piemērs par cilvēku izdarītajām izvēlēm, vai Pirmā pasaules kara piemērs par izdarītajām izvēlēm, vai varbūt tas vispār ir pat nav kara piemērs, bet kāds cits saspringts situācijas ekstrēms, vai tā ir ikdienišķa situācija, kurā cilvēki ir spiest pieņemt kaut kādas, saskarties ar kaut kādām ētikas dilemmām. Tas šajā gadījumā nav tik būtiski tieši no satura viedokļa, ko mēs tieši iemācām. Bet šajā gadījumā ir svarīgi, ka mēs dodam skolēnam, ka mēs skolēnam iemācām ar konkrētu saturu, ar konkrētu precīzu saturu, mēs iemācām atlasīt atbilstošu informāciju, izvirzīt kritērijus, pēc kuriem šo informāciju salīdzināt un izvērtēt, ka mēs šiem skolēniem iemācām un pēc tam arī atprasam identificēt dažādas problēmas situācijas un pēc tam arī
mēs iemācam un atprasam skolēniem pamatot savu pozīciju, savu viedokli. Līdz ar to tas ir tas būtiskais. Un tad jautājums ir par to, kurā satura laukā mēs brienam iekšā. Tas jau mūsu piedāvājums ir tāds, kāds ir šajā programmā, bet tajā pašā laikā tas nav varbūt nemaz tik būtiski, kuru satura lauku jūs izvēlaties. Protams, tajā brīdī, kad mēs ejam kādā, teiksim, otrajā pasaules karā, ja mēs izvēlamies, ka mēs šo tematu mācīsim ar otrā pasaules kara piemēru, tad, protams, tur nav nekādas atkāpes. Tad skolēniem ir arī ļoti daudz, kas jāzina par otro pasaules karu. Bet tajā pašā laikā šīs savas zināšanas par otrā pasaules karu skolēni demonstrēs, atlasot informāciju, identificējot problēmu situācijas un pamatojot savu viedokli. Līdz ar to tas ir tas centrālais, uz ko mēs ejam. Un tad tas nozīmē, ka iespējams mēs nevarēsim noklāt tik lielu to saturisko laukumu kā līdz šim. Es runāju par vēsturi tieši. Bet tajā pašā laikā mēs noteikti varēsim kādu no šīm problēmām izanalizēt pēc iespējas dziļāk un tā pamatīgāk un tā vairāk un no dažādiem skatu punktiem. Nu, lūk. Līdz ar to tad šajā gadījumā es gribēju parādīt, ka, protams, arī šī temata otrajā lapā ir temata apgūst secību, jeb tas, kādā veidā tad mēs esam paredzējuši, kā līdz šim sasniedzamam rezultātam skolēnu aizvest. Nu, lūk, līdz ar to tad, bet principā tanī brīdī, kad jūs balstat, varbūt iespējams balstoties savā pieredzē, tanī brīdī, kad jūs paņemat šo tematu un redzat šo komplekso sasniedzamo rezultātu, tad iespējams jums nemaz nav vajadzīga tā piedāvātā temata apgūst secība, jo jūsu pieredze ir pietiekami bagātīga, un jūs jau zinat, kā šo komplekso sasniedzamo rezultātu var sasniegt, mācot, balstoties jūsu pieredzē. Bet tajā pašā laikā, arī, kā jūs teicu, mēs piedāvājam arī šos apgūst secību. Un, ja mēs runājam tālāk vēl par šī paša temata saturu, un, kā jau es teicu, tas saturs var tikt pielāgots, un tas, ko es iepriekš arī runāju par šo te integrāciju un par šo skatīšanos uz vienu problēmu no dažādiem skatu punktiem. Un līdz ar to, tad, ja mūsu fenomens, ja mūsu tāds problēma jautājums ir sociālās attiecības un identitāte, ja attiecības starp dažādiem cilvēkiem un šo cilvēku identitāti, tad ziņās varam redzēt, ka piemēram, šajā tematā, tad, ja mēs skatāmies pēc tā dalījumu zinātņu disciplīnās, tad šajā tematā varbūt vairāk dominē filozofija, vēsture un tiesības. Tas būtu tas jautājumu loks, kas tad būtu, kas saturiski būtu jāmāca šeit, šajā te pirmajā tematā. Kas attiecās uz otro tā dēvēto lielo pamatkursu, ja vēsture un sociālās zinātnes, tur pirmajā tematā arī ir līdzīga situācija, tad arī prasmes, kur ir argumentu veidošana, un tur ir arī tad, principā, diskusijas prasmes, tad šīs diskusijas prasmes un argumentu veidošanas prasmes parādās arī tādā kompleksajā sasniedzamā rezultātā, uz kuru virzoties arī mēs esam piedāvājuši šo apgūst secību, kādā tad to tematu apgūt, bet tajā pašā laikā jūs
kā jau es teicu, atkal varat izvēlēties savu ceļu. Un, ja mēs skatāmies uz saturu šajā tematā, tad arī šeit tas saturs vairāk grozās ar vēsturi, filozofiju, politiku un tiesībām. Un tad jautājums par to, kas ir pieņemama, kas nav pieņemama rīcība un kādā veidā tad mēs pamatojam tādu vai citu rīcību, uzvedību. Un šajā gadījumā, kā jau es teicu, tur jautājums ir par to, kas ir nacionālā identitāte, par dzimumu identitāti un arī par reliģisko identitāti. Un kā panākt, kā sabiedrībā panākt kaut kādu balansu, tādu saskaņu starp šīm te dažādām identitātēm. Katrs mēs varam būt dažādās, ar sevi identificēt ar dažādām grupām, un līdz ar to kādā veidā mēs panākam to saskaņu. Lūk, līdz ar to tad, tas būtu par šo saturu, uz ko tad, kam gatavoties, sagaidot jauno mācību gadu. Tā. Vēlreiz šī tēze, kuras jau es atkārtoju vairāk un vairākas reizes, līdz ar to tad, ņemot vērā, ka tie sasniedzamie rezultāti mums ir uzrakstīti vispārīgi un diezgan plaši un starpdisciplināri, tad arī, lai šos sasniedzamos rezultātus sasniegtu, ir nepieciešams šī pieeja no dažādām pusēm, no dažādiem skatu punktiem. Un līdz ar to tad saturs nevar būt, nevar nākt tikai no vienas kaut kādas zinātņu disciplīnas, bet tas ir starpdisciplinārs. Lūk, tas būtu par šo, kas attiecās uz abiem kursiem un šo te plānošanu un pieeju par abiem kursiem. Vēlreiz es gribu uzsvērt to, ka ļoti liela nozīme, vienalga tas ir viens vai otrs pamatkurs, ļoti liela nozīme ir informācijas meklēšanai, apkopošanai un izvērtēšanai. Tas, manuprāt, ir mūsdienās ļoti, ļoti nozīmīga lieta, kā neapjukt informācijas tādā lielajā apjomā, kas cilvēkiem ir pieejams. Un tas ir ļoti būtiski iemācīt skolēniem, ka viņiem ir kaut kādi konkrēti rīki, ar kuriem darboties un rīkoties, lai prastu šo informāciju gan apkopot, gan izvērtēt, lai neuzķertos uz kādām nepatiesām ziņām vai neuzķertos uz kādām manipulācijām. Līdz ar to tas ir ļoti būtisks elements, ko mūsu jomā vajadzētu iemācīt. Un to var iemācīt pēc iespējas vairāk, dodot gan dažādas informācijas avotus. Vai tie ir vēstures avoti, vai informācijas avoti, vai tā ir literatūra, vai tā ir statistikas dati, vai tie ir attēli un fotogrāfijas, karikatūras un tā tālāk un tā projām. Pēc iespējas vairāk dot šo pieredzi, šos avotus analizēt. Bet pats galvenais arī mācīt un mācīties stratēģijas, kā skolēniem tikt galā ar šo informāciju. Tas būtu viens no galvenajiem tādiem uzsvariem, kam būtu jāpievērš uzmanību, ejot klasē. Tālāk, tas nākamais uzsvars par vietējo saturu. Tas bija būtisks gan pamatskolā, ja pamatizglītības posmā, un tas ir tieši tikpat būtisks arī vidējās izglītības posmā, lai nepazaudētu to saikni ar apkārtni, ar tuvējo kopienu, lai cik tā plaši arī nebūtu. Vai tas ir novads, vai tas ir ciems, vai tā ir pilsēta.
bet katrā ziņā tas ir ļoti svarīgi, ka mēs veicinām šo piederības sajūtu, un līdz ar to tad, ļoti, ļoti vērtīgi būtu izmantot pēc iespējas vairāk dažādas vietējos piemērus. Tas kaut vai iesaistīties kādos vietējos pasākumos. Ja mēs runājam par to uzņēmēju darbību, tad šo uzņēmēju darbību virzīt ar domu par vietējo patērētāju vajadzībām un tā tālāk. Līdz ar to tas ir ļoti svarīgi, ka mēs šo vietējo saturu izmantojam. Tālāk nākamais, kas iet roku rokā ar to vietējo saturu, ir tā mācīšanās ārpus klases. Un tad dot iespēju skolēniem arī mācīties ne tikai klasē, bet arī mācīties ārpus klases. Es ar to iespējams esmu vairākas reizes minējis. Ja tā ir, ja ir kāda arhitektūra spēle, piemēram, es tikai no vēstures kā piemēram minu, ja ir kāda arhitektūra spēle, uz ko mēs varam norādīt, tad iespējams jēdzīgāk ir šo pērli parādīt dzīvē, nevis rādīt fotogrāfiju, ja vien tas mums ir pieejams un mēs to varam izdarīt un aizvest šos bērnus. Vai arī dot iespēju iepazīties ar to, lai kas arī tas būtu, jā, tas būtu jā, piedalīties, kā jūs teicu, kādos pasākumos vietējās nozīmes vai pašiem organizēt kādu kampaņu vai vienalga, kas tas arī būtu, bet ar ideju tādu, ka tas, ko mēs gribam skolēniem iemācīt, mēs dodam to arī skolēnam saskatīt apkārtējā vidē. Un tas arī, protams, iet kopā ar to mācīšanos darot. Ja mēs gribam, lai skolēni, piemēram, lai skolēni iemācās, kā kultūras pieminekļus ir vērts saglabāt, tad ļoti normāli mācība process, mācība darbība būtu arī reāli kaut kādā veidā saglabāt tūmā esošās kultūras vērtības. Kā ļoti banāls, stulbs piemērs, bet iespējams kāds jau to ir darījis un to ir vērts darīt. Ja man pie skolas blakus ir kāds piemineklis, kuram ir vai nu vēsturiska vai kultūrāla nozīme, un manuprāt, ir svarīgi šo pieminekli savākt, tad reāla skolēna darbība ir tā, ka arī šo pieminekli var apkopt, uzturēt kārtībā un tādā veidā gan ilustrēt sociālo līdzdalību, gan arī uzzināt, kādēļ šis piemineklis ir bijis uzsliets, kāda tam ir nozīme un tā tālāk. Līdz ar to tad ar reālu darbošanos. Tad nākamais, kam arī jau es iepriekš kādos citos webināros esmu mēģinājis teikt, ir, ka ļoti iespējams šādas mācība tādā brīdī, ja mēs gribam ar skolēniem pēc iespējas vairāk, doties ekskursijās, kādos izpētes semināros vai kaut kā tam līdzīgi, ja mēs gribam kaut ko tādu veikt un darīt, tad ir jāsaplāno savādāk stundas, nekā, piemēram, šobrīd dažkārt mums stundā ir 1 stunda vai 1 stunda dienā vai 2 stundas nedēļā, kā tagad šobrīd ir. Bet ir vērts pievērst uzmanību tam, ka stunda plānojums būtu noderīgs lielākos blokos, lai skolēni vai nu varētu vairāk, ja viņi pēta, lai viņiem būtu pēc iespējas ilgāks laiks, lai viņi varētu iedziļināties un pētīt. Ja mēs gribētu ar skolēniem doties un redzēt kaut ko ārpus skolas, tad lai tam būtu laiks un tā tālāk. Līdz ar to arī stundu plānojam
plānojums varētu zināmā mērā, stundu plānojums zināmā mērā nodrošina to, lai mēs varētu šos principus īstenot. Nu, lūk tā. Šobrīd es vēl par to resursi par vidusskolu. Tad mūsu mājaslapā jūs varat vēl arī atrast papildus informāciju par dažādām ar vidusskolu saistītām lietām. Nu, buklets vecākiem, buklets skolēniem un arī vidusskolu kursa apraksts arī vecākiem un skolēniem. Bet, ja es pareizi arī atceros, mūsu mājaslapā ir arī sadaļa skolotājiem, kur tad arī skolotāji var vairāk pievērst uzmanību tam, kas tad ir plānots vidusskolā un kā tā vidusskola izskatīsies. Vēl arī, ja mēs runājam vēl par informāciju, kur varam mēs vēl iegūt vēl papildus informāciju, viens ir jau iepriekš minētā mācību resursu krātuve. Kā es minēju, abas programmas jau pagājušajā nedēļā ir pieejamas. Tuvākajā laikā, cerams, arī būs pieejami pirmie mācību materiāli, kas paredzēti vidusskolas pamatkursiem. Arī šajā te mācību resursu krātuvē tas būtu pieejams. Tad vēl informācija, kur var iegūt, ir Skola 2030 YouTube kanāls, kurā arī ir atrodami dažādi webināri. Arī tas pats ziņu izdevums, kuram var pieteikties mājaslapā. Nu, un arī mēs aicinam pieteikties Skola 2030 pašmācības e-kurs, kurš, ja nemaldos, paņem, ja to var izdarīt īsākā laikā, to var izdarīt garākā laikā, bet tas pašam skolotājam ir iespēja iziet dažādiem cauri, dažādiem uzdevumiem, kas ir tieši saistīti ar mācību procesu plānošanu, ar sasniedzamo rezultātu izvirzīšanu un tā tālāk. Līdz ar to tad šis e-kurs arī varētu būt ļoti noderīgs resurss, teiksim, sagatavoties jaunajam mācību gadam. Nu, lūk. Šī brīdī es domāju, ka es varētu mēģināt atbildēt uz jūsu jautājumiem, kas ir uzdoti komentāros. Pirmais jautājums, vai webināru varēs noklausīties arī vēlāk? Jā, webinārs būs pieejams iepriekš minētajā YouTube kanālā. Es nezinu, vai tas jau būs šodien vai rīt, bet tuvākajā laikā tas būs pieejams. Tālāk, kad būs un kāds saturiski izskatīsies solītais mācību līdzeklis? Mācību līdzekļi ir paredzēti, ka būs vēlākais mācību gada sākumā, protams. Kādi viņi izskatīsies, tas ir ļoti svarīgi, ko es gribu norādīt. Līdzīgi kā tas ir pamatskolā, ka šie mācību līdzekļi nenoseks visu tematu. Līdz ar to tas nozīmē, ka šie mācību līdzekļi ilustrēs kādu stratēģijas mācīšanu vai kādus uzdevumus, bet nevarēs teikt, ka paņemot šo mācību līdzekli, mēs esam iemācījuši visu tematu. Tā nevarēšu teikt. Bet savādāk par to, kā saturiski izskatīsies, arī ir ļoti svarīgi, ka tā nav mācību grāmata. Līdz ar to, piemēram, satura mācīšana vai kaut kāds konkrēti lieli satura gabali tur iekšā nebūs. Tur būs vairāk, tiešām tas ir vairāk uzdevumu piemēri, stratēģijas un tā. Vēl daudz procesu formatīvo rezultātu.
Es mēģināšu atbildēt uz šo jautājumu, tātad, ko ir uzdevusi Sandra Erinovska par tātad, daudz, bet es mēģināšu atbildēt no savas izpratnes, kā es šo jautājumu saprotu. Pirmkārtām, formatīvā vērtēšana no summatīvās vērtēšanas atšķirās tikai ar to, kurā brīdī mēs šo vērtēšanu veicam. Bet uzdevumiem, sasniedzamiem rezultātiem un sasniedzamie rezultāti un uzdevumi un arī uzdevumu izpildes kritēriji neatšķirās. Formatīvā vai summatīvā vērtēšana, tas ir vērtēšanas mērķis. Formatīvā vērtēšana, tas ir procesa vērtēšana, tā ir atgriezniskā saite, kurā mēs palīdzam skolēnam kaut kādā veidā nonākt līdz tam sasniedzamam rezultātam. Nu, piemēram, ja sasniedzamais rezultāts ir izveidot avotu izvērtēšanas kritērijus, tad tas ir sasniedzamais rezultāts, ko es gribu. Bet tajā pašā laikā arī temata vidū noteikti es formatīvi novērtēšu pirmo mēģinājumu, kā skolēnam, vai pirmo vai trešo vai 15. mēģinājumu, kā skolēnam ir izdevies šos kritērijus izvirzīt un kā šie kritēriji strādā. Līdz ar to tad vienā brīdī tā formatīvā vērtēšana būs tāda, ka ar manu atgrieznisko saiti vai ar kolēģi atgrieznisko saiti vai arī iespējams skolēni savā starpā viens otram sniegs atgrieznisko saiti. Tā būs tā formatīvā vērtēšana, bet beigās tieši tas pats sasniedzamais rezultāts arī tiks kaut kādā veidā summatīvi novērtēts, ka es varētu pateikt, jā, šis skolēns šo uzdevumu ir sasniedzis, izpildījis tādā un tādā līmenī. Līdz ar to man jāatzīst, ka es līdz galam sapratu jautājumu vai komentāru, bet katrā ziņā tā būtu mana atbilde, ka sasniedzamie rezultāti nav formatīvi sasniedzamie rezultāti vai summatīvi sasniedzamie rezultāti. Jā. Tad ir jautājums, vai būs kādas rekomendācijas arī ar kādiem avotiem strādāt. Tas ir ļoti labs jautājums, un avotu jautājums varu pateikt, ka man ir bijusi saruna ar Latvijas valsts vēstures arhīvus. Es vienmēr jautu šos burtus, bet ar arhīvu ļaudiem man ir bijusi saruna par to, ka viņi būtu gatavi balstoties uz šo te programmu, arī sagatavot avotu krājumu, kurš varētu būt noderīgs skolotājiem, lai mēs šo te pētniecību varētu, ja mēs gribam, lai skolēni iedziļinās un izvērtē un pēta avotus, tad arhīvu ļaudis būtu gatavi mums šādu te kolekciju piedāvāt. Un jau dažādas kolekcijas esot gatavas, un mēs šī brīdī vēl mēģinām saprast, kurš būtu tas labākais veids, kā mēs krātuvē ieliktu to pieeju uz tām arhīvu piedāvātajām kolekcijām. Tā būtu pirmā daļa. Otrā daļa ir tā, ka tematu beigās ir norādīta mācību līdzekļu saraksts, kurā arī ir norādīti avoti, kurus ir iespējams izmantot. Un arī programmas pašās beigās arī ir viens liels saraksts ar avotu un mācību līdzekļiem, ar avotiem un mācību līdzekļiem, kurus ir iespējams izmantot šajā te kursā. Bet katrā ziņā, un arī vēl šajos mācību līdzekļos, kurus mēs gaidām, arī tur ir norādīti dažādi avoti, kurus var izmantot. Nu, lūk, līdz ar to, bet tas noteikti ir labs jautājums, kuru vēl noteikti vajadzētu risināt un vēl papildināt krātuvē, lai to arhīvu materiālu būtu vairāk. Tālāk turpināt par diskutēt, analizēt, diskutēt, tas ir process, bet process sastāv no sīkākām lietām. Nu, piemēram, jau manis pieminētā
Analīzes sastāvdaļa ir manas pieminētā kritērija izvirzīšana. Un vai šie kritēriji strādā vai nestrādā. Līdz ar to mēs to varam novērtēt. Vai skolēns ir izvērtējis avotu, un vai viņš ir izvērtējis avotu formāli, vai avots ir izvērtēts pēc satura, un kāda secinājuma ir izdarīta. Līdz ar to teiksim, tā būtu tā analīze. Ja mēs runājam par jūsu piedāvāto vārdu diskutē, arī diskusija sastāv principā, no argumentu izveides, izstrādāšanas, tad kā es māku argumentēt un kā es māku pamatot savu viedokli. Līdz ar to tad arī diskusija ir gan process, gan arī tur ir kaut kādi elementi, kurus varam reāli summatīvi pēc tam novērtēt, vai es esmu izmantojis savai argumentācijai spēcīgs arguments, vai vājs arguments, vai pietiekami daudz argumentus, vai nepietiekami daudz argumentus. Tās ir lietas, kuras mēs varam novērtēt. Un līdz ar to tas nav tikai process, tas ir arī, tur ir reāls vērtējums. Un tieši tāpēc arī mēs sakām, ka mūsu sasniedzamie rezultāti ir kompleksi, un arī process ir jāvērtē, ne tikai gala rezultāts. Un arī procesu ar snieguma līmeņa aprakstiem var izmērīt un novērtēt, kā es daru procesu. Es gribu pateikt paldies Viktorijai par līdzjūtību un arī par izturības vēlējumiem. Vai būs pieejami arī kādi pārbaudas darba paraugi? Pārbaudas darba paraugi kā tādi, kā atsevišķi pārbaudas darbi pieejami nav paredzēti, bet te pašā laikā, kā jūs minēju, sasniedzamie rezultāti, ja uzdevumi ir vērsti uz sasniedzamo rezultātu, tad tos uzdevumus, kurus mēs piedāvājam mācību materiālos, šos uzdevumus var arī izmantot sasniedzamā rezultāta pārbaudīšanai. Līdz ar to tādi pārbaudas darba komplekti pieejami nebūs, bet te pašā laikā tie uzdevumi mācību materiālos būs pieejami uzdevumi, kurus varēs izmantot kā pārbaudas darbs. Bet ļoti iespējams, ka vienā brīdī izdevniecības nāks klajā ar pārbaudas darbu krājumiem, un tad būs. Vai vērtējot kompleksu rezultātu, paredzam, ka kritērijos iekļaujam no katra aspekta vēstures, ekonomikas, filozofijas un politikas? Šis gan ir labs jautājums, paldies. Tas šajā gadījumā ir jāskatās pēc katra temata un pēc sasniedzamiem rezultātiem standartā. Kas tad ir tas, ko mēs reāli gribam novērtēt? Ņemot vērā, kā teiksim, ja mēs un cik plaša ir šī prasme, argumentācijas prasme, ir vienlīdzīgi kritēriji vienalga, vai runā par ekonomiku, filozofiju, vēsturi vai politiku. Tur argumentēšana vai arī avotu izvērtēšana, zināmā mērā tie kritēriji ir tādi paši, lai izvērtētu avotus. Vai būs pieejami katram tematam snieguma līmeņa apraksti pārbaudas darbiem? Katram tematam snieguma līmeņa apraksts nebūs, bet mēs šajā brīdī veidojam lielāko sasniedzamo rezultātu grupu snieguma līmeņa aprakstus. Piemēram, jau manas pieminētās argumentācijas prasmju snieguma līmeņa apraksts. Līdz ar to šādi te snieguma līmeņa apraksti būs. Es nemācīšu tagad tieši precizēt, cik tuvākā laikā, bet šādus te aprakstus mēs piedāvāsim. Tad jautājums, vai būs kādi tematisko plānu paraugi pieejami. Nē, mēs tematiskos plānus gan mēs nepiedāvājam, neizstrādājam.
Un vēl arī komentārs, vai skolotājiem slodze ir paredzēta apmaksāt papildus laiks, lai gatavot mācību stundas, ja skolotāja darbs ir nežēlīgs, lai sagatavotos stundai. Šo jautājumu es nemācīšu atbildēt, jo es neesmu mācību pārziņas, bet es teiktu, ka jā, ka slodzē ir paredzēts laiks stundu sagatavošanai. Bet uz šo jautājumu es nejūtos kompetents tā pilnībā atbildēt. Jautājums, centralizētais eksāmens pie šī pamatkursa nav paredzēts? Nē, nav. Tātad eksāmens ir paredzēts tikai pēc padziļinātā kursa, pēc kursa vēsture 2 vai sociālās zinātnes 2. Un kāds ir plānotais gala pārbaudes darbs vēsturē 12. klasē? Par šajā brīdī mēs esam tieši sākuši darbu pie šī gala darba programmas un koncepcijas izstrādi. Es domāju, ka šī brīdī es nevaru pateikt, kad mēs varēsim kaut ko jau prezentēt, bet katrā ziņā šis jautājums šobrīd tiek risināts. Tā, laikam neviena jaunā jautājuma vai komentāra nav. Līdz ar to es gribu teikt jums paldies par uzmanību. Es viennozīmīgi gribu, sagaidot jauno mācību gadu, es pirmkārtām gribu jums novēlēt veiksmi un izdošanos. Ir vēl viens jautājums. Vai apgūstot šo kursu būs iespējas studēt vēsturi vai ar vēsturi saistītas studijas? Tas jautājums noteikti ir uzdodams universitātei. Pēdējās ziņas no universitātes ir es esmu dzirdējis tāds, ka universitāte nepievērš pārāk lielu uzmanību vai tas ir nepievērš pārāk lielu uzmanību padziļinātiem kursiem. Un līdz ar to es domāju, ka pabeidzot lielo pamatkursu vēsturi un sociālās zinātnes 1, pēc manas saprašanas, ja universitātes nemaina uzņemšanas noteikumus, iespējams, ka ir iespējams studēt. Jā. Tas šajā gadījumā ir pēc tā, kā universitāte uzņem vai neuzņem skolēnus. Bet jā, es saprotu skolotāju tādu rūpes un bāžas un raizes, un jo tuvāk nāk 1. septembris, jo arī es jūtos diezgan tāds satraukts par to, kā šis kurs izdosies un kā mums ar to visu veiksies. Bet es esmu pārliecināts, ka pirmkārtām es ticu saviem kolēģiem. Tad tā ir viena ziņa, ko es gribētu pateikt, un otrs es esmu pārliecināts, ka šāda veida kurs dod daudz lielāku brīvību skolotājiem, un šāda veida kurs padara mācīšanās procesu vēl vairāk vai mazāk saistītu ar autentisku ikdienu, ar ko skolēns ikdienā saskarās. Tādā veidā mēs varam caurskatīt, izvērtēt problēmas daudz tādā dziļākā griezumā. Un tā, manuprāt, ir šī kursa vērtīgā iezīme. Bet, protams, es pilnībā zinu, ka
tas nebūs pirmajā gadā, it sevišķi tas nebūs viegli, jo mums nav šādas tradīcijas, mums nav šādas pieredzes. Arī skolā nebūs pieraduši pie šāda kursa, bet es esmu, kā jūs teicu, es esmu zināmā mērā norūpējies un bažīgs, bet tajā pašā laikā es šo gaidu, šo 1. septembri ar to, kā es varēšu šo kursu īstenot. Man pašam liekas tas interesanti. Labi, kolēģi, paldies jums, ka bijāt tik pacietīgi ar visām mūsu ķibelēm. Cerams, ka tā būs pēdējā ķibele pirms jaunā mācību gada, un tad, lai mums visiem veicās un uz redzēšanos.